Mēs šodien, izmantojot jau uzzīmētus parabolu grafikus, pētīsim funkcijas īpašības. Es jau jums vienā stundā rādīju, kā to dara, ja? Bet tā ir viena no grūtākajām lietām, kas mums ir jāapgūst. Un izmantojot arī funkciju grafikus, pastāstīšu vēl šo to interesantu. Vienmēr par funkcijām prast, tas ir definīcijas un vērtību apgabals. Kas tas bija definīcijas apgabals? Pastāstiet man. Kur tā parabola, kur viņa aizņem, to var izmantot? Precīzāk, uz kuras as jālasa definīcijas apgabals? Jā, definīcijas apgabals ir visas izmantotās x vērtības. Un tā kā parabola ir bezgalīga, viņi vienmēr turpinās bezgalīgi, tad pretī uz x-as viņi izmanto pilnīgi visas x vērtības. Ja? Tātad definīcijas apgabala apzīmē dy, un tas mums ir visi reālie skaitļi. Jā, kā saucu to, kad uz y-as lasīja? Tas bija funkcijas vērtību apgabals. Tieši tā, funkcijas vērtību apgabals. Jums tie vārdi jāzina. Ja? Jeb definīcijas kopu un vērtību kopu. Arī tā var teikt. Tas apgabals ir no mīnus. Jā, tātad mēs atrodam zemāko punktu. Mēs šeit redzam, ka tur ir -4. Tur tas arī sākas un turpinās līdz augšai, līdz plus bezgalībai. Un tad kā jau es iepriekš minēju, ka tad tā vienīgā vieta, kur mums ir jāzīmē kvadrātveida iekavas, ir šeit, ja, jo mēs parabolas virsotni arī ieskaitam. Ja, neliek apaļās iekavības. Labi, nākamās lietas, ko mēs pētījām, bija aug un dilst. Tātad aug, ja x pieder. Tātad viss vienmēr grozās ap virsotnes punktu. Ap virsotnes punktu. Tātad, ja es uzlieku šeit cilvēciņu, cilvēciņš dodas lejā, tātad pieaugot x vērtībām, y vērtības samazinās, tad šeit funkcija dilst. Savukārt te cilvēciņš sāk kāpt kalnā, tātad pieaugot x vērtībām, y vērtības arī pieaug. Tā ir augoša funkcija. Un jums jāskatās, kādas vērtības, lūk, šim te labajam parabolas zaram ir pretī uz x-asi. Tātad es paskatos, kas man šeit ir pretī. Kas tur ir pa skaitlī? Jā, -3. Tātad sākot ar -3 un ejot pa labi, man tur funkcija aug. Tātad no -3 līdz... Nē, kā jau es jums tajā iepriekšējā reizītē stāstīju, ka tieši šī punktā funkcija neaug, nedilst. Nekāda viņa ir, neaug, nedilst. Viņa domā, ko darīt. Ja? Kvadrāta iekava ir tikai vienīgi tajā funkcijas vērtību kopā. Labi, un tā tad dilst. Jā, ir no mīnus. Jā, tikai lūdzu nelasam grāmatiņu no labās uz kreiso pusi, bet no kreisās uz labo. Tātad atlikušais x-as intervāls būs otrajā rindiņā. Jā, viņi abi kopā veido x-as, izņemot tas -3 tur nav. Labi, ko mēs vēl pētījām? Jā, mēs pētījām, kuros gadījumos y vērtības ir lielākas par 0, kuros y vērtības ir mazākas par 0. Un atkal mums bija jāsaka, pie kādām x vērtībām tas notiek. Nebūtu tā, ka tad x pieder, tur būs vairāk vērtības. Lūk, šajā te daļā, kas ir virs x-as, visiem šiem te punktiņiem, y vērtības ir pozitīvas. Bet nelaime tā, ka jums jāsaka, kādas ir x vērtības. Tātad, ja katrs rozā punktiņš uz leju uz x-as kaut ko nomestu, tad iekrāsotos 2 rozīgi intervāli. Kāpēc nevienādības sistēma? Nav tur nekāda sistēma. Labi, tātad, sakiet man, kas te ir pa intervāliem? X pieder pie bezgalību līdz -3. Nē. Jā.
Un -1 jā, no -1 līdz plus bezgalībai. nozīmē un, ne? Jā, tā ir kopu apvienojuma zīme. Mēs pa kopām mācījāmies, bet es neatceros, vai es esmu rādījuši šo te. Tad, kad divas kopas saliek kopā, tad liek tādu U burtiņu. To sauc par kopu apvienojumu zīmi. Mums prasa, kur mums ir Y vērtības negatīvas. Tad tas ir zem X as. Es atkal nepaņēmu platāku resnāku līniju. Lūk, tā ir šī vietiņa. Un arī mēs skatāmies pretī, kādas ir X vērtības. Nē, tas būs viens vienīgs intervāls. Jā, tātad no -5 līdz -1. Nu, un tad mēs vēl runājām, kad kvadrāta funkcijai vienmēr varēs noteikt vai nu vislielāko, vai nu vismazāko vērtību, ko šai funkcijai var noteikt. Vismazāko, tātad minimālā Y vērtība mums ir skaitlis -4, nu, tad bieži vien mēdz pierakstīt pie kādas X vērtības. Tātad, ja X vienāds ar -3. Jā, nu, tās ir funkcijas grafiku īpašības. Bet es vēl gribu, izmantojot šo te grafiku, vēl šo to jums parādīt un pastāstīt. Nē, to es nedzēsīšu nost. Tad kādreiz pēc iepriekšējās programmas 8. klasē mācījās risināt kvadrātu vienādojumus. Kvadrātu vienādojums tas ir tad, kad mums ir Y vietā 0. Lūk, šo te sauc par kvadrātu vienādojumu, jo mums ir otrās pakāpes polinoms pielīdzināts nulītei. Tātad šo te sauc kvadrātu vienādojums. Ja ir uzzīmēts grafiks, tad īstenībā kvadrātu vienādojuma atrisinājums, jeb saknes, var nolasīt arī no grafika. Ko tad es šeit izdarīju, kad es rakstīju to kvadrātu vienādojumu? Es burta Y vietā uzrakstīju 0. Ja es tagad paskatos grafikā, kur man ir punkti, kuriem Y ir 0, kur viņi atrodas? Jā, tur, kur ir A un B, tad tie ir punkti, kas atrodas uz X as. Un ja jums ir uzzīmēts kvadrāta funkcijas grafiks, un ja viņš ir tik skaists kā šis, kas iet precīzi caur diviem nolasāmiem skaitļiem, tad mēs varam atrast arī šī kvadrāta vienādojuma saknes. Kas te ir pa skaitļiem? -5 un -1. -5 un -1. Kā lai tagad noskaidro, vai tā Laila jums te nestāst pasaciņas? Varbūt viņi jūs čakarē. Ieliec iekšā formu. Jā, atceramies, ka par vienādojuma sakni sauc skaitli, kuru ieliekot vienādojumā X vietā, iegūst patiesu vienādību. Nu, pārbaudīsim. Ja es tagad ieliču tur tajā vienādojumā -5. -5 kvadrātā plus 6 reiz -5 plus 5 izrēķinam. Ar ko tas ir vienāds? Cik ir -5 kvadrātā? 25 plus 6 reiz -5 -30. Un tur vēl ir plus 5. Sanāk 0. Līdz ar to tiešām skaitlis -5 ir sakne. Nu, un tieši tas pats nerakstīšu, bet varam galvā pārbaudīt. -1 kvadrātā ir cik? Plus 1, plus 6 reiz -1, -6, un plus 5 arī sanāk 0. Jā? Nevar arī izvērtināt, piemēram, to vienādojumu, to punktu, kuru tiek vilkta virsotne, zinot Y vērtību, un tad vienkārši aprēķinām kvadrātu vienādojumu. Kad tas X kvadrātā plus 6X. Jā, tieši tā tas arī ir. Ja tu zini šos divus punktus, kur parabola krusto X asi, tad tā parabolas simetrijas as vienmēr ies pa vidu. Viss piekrīt, jo parabola taču ir simetriska. Tātad, ja tu zini šos te divus skaitļus, tad tu vari X virsotnei dabūt nevis pēc formulas, bet tu izrēķini, kurš skaitlis ir pa vidu. Un kā tad to var izrēķināt?
Zinās, kurā punktā tā ir. Labi, tu atņemsi. Nu, cik ir mīnus 1, mīnus 5? Tad tas ir plus 4. Un tad, nē, vienkāršāk ir viņus abus saskaitīt un dalīt ar 2. Aritmētiskais vidējais. Ja? Tātad mīnus 5 saskaitot un mīnus 1 ir cik? Un ja jūs dalat ar 2, jūs dabūjat mīnus 3. Un tā jūs uzzināt, ka virsotne atrodas tur, kur ir mīnus 3 uz x-ās. Nu, tad uzzinās, cik tālu ir līdz simetrijas asī. Tā tu darīt var, bet tas ir garāks ceļš, jā, Kārli? Man bija cita. Nu, tas, ka tu zini, tur ir tas mīnus 4. Jā. Mīnus 4 ielikt y vietā. Un tādā aprēķināt to vienu. Darīt tādā virzienā, jā. Bet, nu, mēs pagaidām vēl jā, tā arī var darīt. Tur spēlēties tiešām var dažādi. Tātad, esmu jums parādījis, ka izmantojot grafiku, nu, protams, ne visus grafikus, jo ne jau visi iet tik skaisti caur rūtiņu kruspunktiem, jā. Var atrast kvadrātu vienādojumu saknes, nemaz nemākot risināt kvadrātu vienādojumus. Nu, un vēl viena lieta. Mēs ar jums, protams, risināt lineārus vienādojumus un lineāras nevienādības. Tad arī kvadrāta nevienādības es varu risināt, izmantojot šādu te zīmējumu. Tev arī taisījums lineāras funkcijas, tas lineāras vienādojums. Jā, nu tātad, ja es tagad uzrakstīšu lielāks par 0, tad patiesību sakot, mēs jau esam viņu atrisinājuši. Jo šo te visu polinomu sauc par y. Reku bija rakstīts, ka šis viss polinoms ir vienāds ar y. Tātad y lielāks par 0, kur tad mēs to rakstījām? Kur ir? Tātad es šo kvadrātu nevienādību jau esmu atrisinājusi. Un atrisinājums ir šie te 2 intervāli. Kā es varu pārbaudīt, ka man ir taisnība? Izvēlos kaut kādu skaitli no šiem intervāliem, lieku iekšā un pārbaudu. Nu, paņemšu no šī intervāla skaitli 0. Ir tur 0 šajā intervālā? Ir. Ieliekam x vietā 0. 0 plus 6 reiz 0 ir 0 plus 5. Tas ir 5. Vai 5 ir lielāks par 0? Jā. Ir. Nu, labi, jūs varbūt man neticat ar 0. Nu, paņemsim 2. 2 reiz 4. Tas jau ir. Jā, tur viss pozitīvi redzams. Labi, paņemsim kaut ko negatīvu no šī. 3,5. Paņemam mīnus 10, nē, mīnus 0. Mīnus 10, mīnus 1, nē. Paņemam mīnus 10 no šī intervāla. Mīnus 10 kvadrātā, 100 plus 6 reiz mīnus 10. Mīnus 60. 100 mīnus 60 ir 40. 40 un 40 plus 5 ir pozitīvi. Tad, izmantojot uzzīmētu kvadrātu funkcijas grafiku, mēs patiesībā sakot varam izdarīt ļoti daudz. Ne tikai izpētīt kvadrātu funkcijas īpašības, bet arī atrisināt kvadrātu vienādojumu un atrisināt kvadrātu nevienādības. Nu, kvadrātu nevienādības mēs 9. klasē risināsim, bet mēs arī šogad šo to risināsim, izmantojot grafikus. Labi, bet mūsu šīs stundas mērķis ir, izmantojot jau uzzīmētus grafikus, pētīt īpašības. Nu, tad tagad paši patstāvīgi izpētiet B zīmē. Mums ir maksimālā vērtība, vislielākā. Tā, nu labi, sākam pārbaudīt. Madariņa definīcijas apgabals. Mīnus bezgalīgi. Jā, pilnīgi pareizi. Vanesa vērtība apgabals. Mīnus bezgalīgi 8. Nē. Vērtība apgabals, tu skaties parabolai, kādas ir uz y kas pretī skaitļi. Tātad uz y kas no mīnus bezgalības iet, un te apstājas. Jo šis ir pats augstākais punkts, un tur ir skaitlis 4, ja? Un tātad četrnieks ieskaitot. Tīna, kad funkcija aug?
Jā, un tas ir domāts 4 uz x asi, ja, lai jums nejūg šoreiz virsotne punktā 4, 4, un tas jūs var apmulsināt. Es uzrakstīju, ka tur divs. Nē, šeit viņa aug, iedomājies, tu uzliec cilvēciņu augšā un cilvēciņš kāp kalnā. Tātad paliekot lielākām x vērtībām, y vērtības arī palielinās. Martā dilst. X pietverči. Jā, no 4 līdz plus bezgalībai. Kārli, kad mums ir y-iem pozitīvas vērtības? Kad ir x no 0 līdz 8. Piekrītu, no 0 līdz 8. Martiņ, kad mums ir negatīvas y-vērtības? No 0 līdz 1. Tātad mēs lasam grāmatu no kreisās uz labo pusi, tad no mīnus bezgalības līdz 0 un šajā zarā jau arī ir negatīvas. Jā, tu uz x lasi, nevis uz y, bet tu skaties šim zaram pretī x vērtības, un tas ir no 8 līdz plus bezgalībai. Un maksimālā y vērtība, Ernest, ir? Y ir 4, ja x ir 4. Jā. Nu, tad pie vienas reizes atrisinam arī atbilstošo kvadrātu vienādojumu. Mīnus 1/4 x kvadrātā plus 2x vienāds ar 0. Nē, šo vispār sauc par nepilno kvadrātu vienādojumu, jo tur nav trešais saskaitāmais, un tos risina bez formulas. Nu tad, šī kvadrātu vienādojuma saknes ir? Jā. Ir? Mīnus 1/4. Un mīnus. Jums ir jāskatās, kur parabolu krusto x asi. Jā, tātad x1 ir 0 un x2 ir 8. Vēl vispār šos te skaitļus arī sauc funkcijas nulles. Tos sauc funkcijas nulles. Arī šāds termins ir līdz eksāmenam mums jāapgūst, mums vēl laiks ir, mēs to apgūsim. Jā, tātad tas 0 un 8 tā sauc pa funkcijas nulēm, jo šajos punktos mums y vērtība ir 0. Nu, un tātad, kā jau es jums rādīju, tad kvadrāta nevienādības atrisinājums, ja mums būtu rakstīts, ka šis ir lielāks par 0, tātad tas ir tas pats, kur mēs rakstījām y lielāks par 0. Labi. Nu, un vēl izpētam D piemēru, un ar D piemēru mēs vēl izdarīsim kaut ko papildus. Tātad ķeramies klāt D piemēram. Re, kur mums ir x vērtība 2. Tad mīnus 2, jā. Liekam iekšā un izrēķinam. Tā, es tikko runāju par to, ka mēs to varam izrēķināt. Vai mazums, ko tu negribi? Tātad paņemam un izrēķinam. Cik ir 2 kvadrātā? 4. Cik ir 4 reiz 1/3? 4/3. Superīgi. Tālāk 4/3 reiz 2? 8/3. Tagad, ja es atņemu 4/3 mīnus 8/3, tas ir mīnus 4/3, un es tagad izsaku veselos. Tas ir mīnus 2, 2/3. 4/3. Mīnus 1 un 1/3. Un saskaitot ar otru negatīvu. Es jau biju salprēķināt uz galam, tā es izdarīju. Bet tā arī nav taisnība. Tas ir mīnus 5 un 1/3. Tur ir mīnus 4. Jā, nu jā. To mums rakstīt tādajā Jā. Jā, tas ir tuvinājums, ļoti labs tuvinājums. Jā, mēs izrēķinājām precīzo vērtību. Jūs rakstat precīzo vērtību. Tas ir 5,3 periodu. Jā. Mīnus 5, 1/3. Tas ir labi. Nē, Definīcijas kopa ir kas?
definīcijas kopas. Jā. Mēs jau izrēķinājām šo te vērtību. Jā, redzi, -5 un 1/3. Mēs izrēķinājām. Tātad no -5, 1/3 ieskaitot līdz plus bezgalībai. Jums bija tā? Otrādāk nevar. Tā būs kļūda, ja jūs rakstīsiet intervālu otrādāk. Jā, labi. Funkcija aug strīda, ja x pieder. Vai tad nu man acis rāda slikties? No 2. Nē, mēs izreikinājām, tad arī lietojam. Tā, Eva, dilst? Kāpēc -2? Līdz tam pašam 2. Nekas nemainās. Jā. Tā, pozitīvas Y vērtības, Esteri, mums ir. Trīs, 4, 5, 6. Es kaut kā redzu, ka tur ir skaitlis 6. Tātad mums. Jā. Labi. Vanessa, Y ir mazāki par 0. Jā, X pieder. 0 un -2. Tātad, pasties, šiem te visiem punktiņiem zem X-ās Y vērtības ir negatīvi skaitļi. Tu tagad skaties šiem visiem punktiņiem, kas pretī ir uz X-ās. Šis intervāls starp funkcijas nulēm. Jā. Tātad, Martin, Y vērtības ir negatīvas, ja X pieder. Nu? No -2 līdz +6. Arī šeit, ja paņem kopā šos te visus intervālus, viņiem ir jāpārklāj visi X-as. Nu, izņemot ar tiem 2 izgrieztajiem punktiem. Un tātad mūsu parabolai ir mazākā, jā, vērtība, minimālais Y ir. Jā, un tas ir tad, ja X ir 2. Tagad paklausties, jūsu mājasdarbs ir sekojošs. Jums ir jāpārzīmē savā kladē D piemēra parabola. Viņai jābūt uzzīmētai un pierakstītai klāt formulai. Un tad mēs nākamajā reizītē. Bet jums jau tagad ir laiks līdz zvanam. Tad jums ir laiks līdz zvanam. Tātad jūs tagad savā kladītē pārzīmējat D piemēra parabolu. Jā, nu kā, jums būs, kas tad būs jūsu precīzie punkti? Precīzais punkts būs virsotne. Precīzie punkti būs, kur krusto X-asi. Jā, arī Y-asi. Nu, viņai jābūt apmēram tādai kā grāmatā. Un tad nākamajā reizītē mēs izdarīsim kaut ko interesantu ar funkcijas formulu. Un tad pastīsimies, kas notiek ar mūsu parabolu.